Bet šajā brīdī studijā esam aicinājuši Kristīnu Lavanovsku. Labrīt! Jūs esat Nordea bankas mazo uzņēmumu piesaistes daļas vadītāji. Mums vēl ir palikuši mazie uzņēmumi. Jā, un viņi rodās jauni. Sakiet, šodien sākās mācības Nordea biznesa skolā. Cik daudz mācekļu uzsāks nodarbību šajā skolā? Jā, lai gan pieteikumu mums bija pār 800, diemžēl mēs varējām apstiprināt tikai 50-60 dalībnieku vietas. Tas bija tīri maksimums, bet man ļoti pozitīvi pārsteidz tik daudz, tik liels pieteikumu skaits, kas liecina par to, ka ir liela interese Latvijā par uzņēmēju darbību un pietrūkst varbūt brīžam praktisku padomu, kā to vislabāk uzsākt. Jo Nordea biznesa skola tas ir praktisku padomu semināru cikls, un tur galā nav klasiskā finansējuma vai balvas vai viena konkursa uzvarētāja. Tā ir vairāk tā kā dzīves skola. Kāda tad ir šī mācība programma? Ko tad jūs kādus jautājumus aplūkosiet un kāpēc tik liela interese bija par šo apmācības programmu? Es teiktu, ka Latvijā ir liela interese par uzņēmēju darbības uzsākšanu, un to liecināja gan mūsu pirmā, sākuma skola, kurā bija pār pa 1000 interesantiem, kuri interesējās, un aptauja liecināja, ka 70% no Latvijas iedzīvotājiem domā par savu uzņēmēju darbības uzsākšanu. Daudz mazāk no viņiem nonāk līdz reālai darbībai, un ir vairāk faktori, kas viņus attur no tās reālās darbības uzsākšanas. Viens no kuriem ir arī informācijas trūkums. Protams, klasiskais finansējuma trūkums, bet es teiktu, ka nopietnāks iemesls ir informācijas trūkums, ko un kā tad darīt, kā tad īsti uzsākt. Es esmu viens ar savu ideju. Un, manuprāt, ļoti būtiski, ka ir vieta, kur iet ar to savu ideju aprunāties un kur pieredzējuši uzņēmēji var dalīties pieredzē, kā tad viņu vislabāk uzsākt, iedzīvināt. Man vienmēr ir mulsinājis jautājums, tiek izsludināti dažādi konkursi, tiek aicināti uzņēmēji piedalīties dažādās programmās, tiek aicināti pieteikties uz finansējumu, bet vienmēr ir tāds nosacījums, un tas attiecās tieši uz jauniem uzņēmējiem, ka tiek izvērtēta šī atbilstība šai programmai, vienmēr tiek prasīts pieredze biznesā. Piedodiet, situācija, ka tiek prasīta šī pieredze 3-5 gadi, bet viņš ir jaunais uzņēmējs, viņš ir atnācis ar savu ideju, viņš grib realizēties, kur lai viņš dabūtu šo pieredzi? Tieši tā, un, manuprāt, tā pieredzes dalīšanās pieredzē ir pats svarīgākais faktors. Lai gan es gribētu arī teikt, ka Latvijā ir diezgan daudz programmas, kas ir orientētas tieši uz jauniem uzsācējiem, biznesa uzsācējiem bez iepriekšējas pieredzes. Tomēr, manuprāt, trūkst tādas lielākas informācijas par to, kur un kad šādas programmas notiek. Par to liecina arī mūsu pretendentu rakstītais, ka viņi nezina alternatīvas vai citas programmas, kur viņiem meklēt padomu. Reizēm tur vajag tikai vienu padomu. Vai kādā jautājumā? Kā banka pati vērtē šādas jaunas censoņas, kuri cenšas iegūt savu vietu biznesa nišā? Jo, būsim godīgi, uzņēmējs jau ar tādu zinām dzīves pieredzi, ar zinām darbu sarakstu. Muguras bankais šķitīs stabilāks, mazāk riska vērts. Tā pašā laikā jauns uzņēmējs ar pirmo ideju atnāca. Varbūt tā būs ļoti veiksmīga, bet tas riska faktors ir lielāks. Vai banka vispār riskē šādos gadījumos? Tieši tā, bankas kreditē, bet kreditē stabilus uzņēmums, tādu, kuriem jau ir pāris gadu pieredze vislabprātāk, un tas arī ir banku bizness. Un tieši tādēļ mēs radījām šādu biznesa skolu, kur sniegt to informāciju, ko tad darīt līdz tam laikam, kamēr bankas varbūt nav īstais finansējuma avots. Un klasiski pasaulē ir viena un tā pati sistēma, kas strādā jauniem uzņēmējiem, ka pirmais finanšu avots ir viņš pats, ģimene un tuvākie draugi. Tad, kad tie ir pārliecināti, tad var doties plašāk un meklēt investoru, un tad, kad jau ir pirmās uzņēmuma aprises, tad var doties uz banku, jo banka ir vismazāk risku mīlošā finansētāja organizācija. Dažas dienas jau masu mēdījos arī parādās ziņas par to, ka tomēr bankām varētu būt zināma kāra arī pārņemt uzņēmumus, kur izrādījušies veiksmīgi. Vai tas ir mīts, vai tur arī kaut kāds pamatojums apakšā? Pieņemsim, jaunais uzņēmējs rada kaut kādu jaunu zīmolu, kas var rasties iekārojams kādam citam. Vai banka arī šajā gadījumā nevar nospēlēt zināmu lomu? Domāju, ka bankai tur noteikti nebūtu nekāda darīšana viena iemesla dēļ, ka bankām ir savs bizness un tas noteikti nav preču ražošana vai pakalpojumu sniegšana. Ko banka darīs pārņemot šādu biznesu?
respektīvi viņai nav tādu resursu, lai iet un vadītu. Tā kā, Bet vai banku nevar izmantot kāds cits uzņēmējs, kurš ir iekārojis šādu uzņēmumu, un banka vienkārši nospēlē šī katalizātora lomu? Domāju, ka banka diez vai ka nospēlē šo katalizātoru lomu tādā ziņā, ka katrā gadījumā tās ir kreditoru un aizņēmēju attiecības, un tās ir gana strikti konfidenciālas. Šobrīd tā situācija arī ar to nodokļu politiku valstī ir tāda, ka uzņēmējs skatās, ik pa brīdim pamainās. Tad mums vajag palielināt to, tur mēs neesam savākuši tik lielu naudu, tad mēs atkal izmainām šos spēles nosacījumus. Vai šādā vidē vispār var attīstīties jauns uzņēmums, vai uzņēmējs var plānot savu darbību? Un kā jūs redzat šādas politikas sekas? Es piekrītu, ka mainīgā uzņēmēja darbības vide noteikti rada problēmas uzņēmējiem stabilitātes ziņā, prognozējumības ziņā, bet savā ziņā jau visa uzņēmēja darbības veikšana ir viens liels risks, jo mainās tirgus situācijas, un uzņēmējiem ir nemitīgi jābūt gatavam uz jauniem dzīves izaicinājumiem katru dienu. Tā pašā laikā, protams, jo viņi ir mazāki, jo uzņēmumam ir vieglāk un veiksmīgāk iespējams darboties, un tieši tādēļ es domāju, ka jo stabilāk mums būs nodokļu sistēma, jo vairāk mums uzņēmumu radīsies un stabilāki tie būs. Kā skatās investori uz Latviju? Šodien dienas biznesā tāds skaļš virsraksts pieaug investoru uzticība. Kā jūs jūtat, vai kreditēšanas tirgus, ieguldīšanas iespējas Latvijā šobrīd stabilizējās un mēs atgūstam to uzticību, kāda bija pirms krīzes? Kas attiecās uz maziem vidējiem uzņēmumiem, tad tas vienmēr ir bijis vairāk lokāls, respektīvi Latvijas mēroga bizness, un tur mazāk ir bijusi ārzemju investoru ietekme. Bet, kas attiecās uz Latvijas uzņēmēju darbības vidi, tieši mazo vidējo uzņēmumu segmentā, es redzu ļoti pozitīvas tendences. Gan jaundibināto uzņēmumu skaita ziņā, gan arī tīri tajā, ka šie finanšu rādītāji, 10. gads ir bijis smags lielai daļai, bet ir diezgan daudz uzņēmumu, liela daļa, kuriem ir šis 10. gads bijis stabilizācijas gads un pat izaugsmes gads. 11. gadu jūs prognozējat kā tādu stabilizācijas gadu, vai te būs tādas vēl krasas izmaiņas vispār gaidāmas? Es domāju, ka būs stabilizācijas gads, un uz gada beigām varbūt arī kādas vairāk izaugsmes. Ko vajadzētu šī gadā ņemt vērā? Vai vērts sākt savu mazo biznesu, vai vēl tomēr nogaidīt? Īstenībā biznesa sākšanai gan arī katrs laiks ir labs. Svarīgs ir, cik labi esi sagatavojies biznesa sākšanai, cik tā tava ideja ir unikāla savā ziņā vai ar savu pievienoto vērtību. Un, manuprāt, tas, ko es aicinātu uzņēmējus, jaunos censoņus padomāt, ir par savu pievienoto vērtību tieši tam savam biznesam, jo diezgan vienkārši ir veidot vēl vienu kafejnīcu blakus jau vienai esošai, bet varbūt grūtāk ir padomāt, ar ko atšķirsies no tās esošās. Un tas ir arī Latvijai nepieciešams pasaules ekonomikas tirgos izejot. Paldies, veiksmi jums, Kristīna Lavanovska, mūsu studijā, un atcerieties vienmēr, ka sākot jaunu biznesu, jums rodās jaunas iespējas.